Situācija Krievijā pasliktinās ļoti ātri. Krievu mātes tagad vēršas pret Putinu, atklāti sūdzoties par īpašo militāro operāciju, kas turpina nogalināt viņa dēlus. Un ja vēsture kaut ko pierāda, tad tieši šī konkrētā grupa ir tā, kuru Krievijā nevēlas dzirdēt runājam. Krievijas valdībai vajadzētu būt nobijušai, un tās nav tikai krievu mātes. Maskavas mērs, Krievijas galvenās pilsētas vadītājs, tagad publiski ir nostājies pret Putina mobilizācijas plānu. Un pat Krievijas propagandisti, kara blogeri, tagad ļoti atklāti sauc Putinu par vāju līderi. Lai apturētu visu šo neapmierinātību, Putins vēršas pie vienīgās organizācijas, kas viņu nevar nodot. Pie savas vecās labās KGB pēcteces, FSB. Viņš tiem ir piešķīris nepieredzētu varu, un šis lēmums klusībā ir sācis sava veida pilsoņu karu starp FSB un Krievijas eliti. Un, protams, kā gan es varu aizmirst, Maskavā notiek kaut kas noslēpumains. Iedzīvotāji vakar visā pilsētā dzirdēja kaut ko, no pilsētas centra līdz pat nomalēm. Taču neviens valdībā nesaka, kas tas bija. Tas ir izraisījis dažādas spekulācijas, un viens fiziķis apgalvo, ka tas varētu būt kaut kas kodolenerģētisks. Tātad, kas tas bija? Vai tā bija kodola izmēģinājums, kas aizgāja šausmīgi greizi? Ķersimies pie vis tā. Un, protams, es vēlos jums parādīt to skaņu, ko visi dzirdēja Maskavā. Bet pirms tam ļaujiet man parādīt visu, kas Krievijā uzsprāga. Lūk, mūsu jaunais sižets. Pagājušajā naktī Ukraina turpināja savu triecienu kampaņu pret Krievijas Wildberries loģistikas objektu. Šoreiz viņi to bombardēja Jekaterinburgā, kas atrodas apmēram 200 km no frontes līnijas, aptuveni 1500 jūdžu attālumā. Un šeit mēs redzam, kā mūsu acu priekšā notiek pirmais trieciens. Mēs redzam, kā tuvojas drons. Un šeit mēs redzam pašu triecienu. Nav milzīgs trieciens, bet atcerieties, ka viss šis objekts ir pilns ar papīru un citiem elektronikas izstrādājumiem un baterijām, kas ir ļoti viegli uzliesmojošas. Un pēc mirkļa es jums parādīšu, kā izskatījās sekas. Bet pirms tam mums patiesībā ir drons, kuru mēs varam redzēt ielidojam šajā objektā. Un ir ļoti interesanti, kas notiek tālāk. Drons nelido tieši. Tas patiesībā aplido apkārt un tad ielido iekšā. Un tam ir ļoti konkrēts iemesls. Lūk fragments, par kuru es runāju. Drons, pat ja tas, kurš ieraksta video, saka, ka drons lido tieši uz Wildberries, patiesībā nelido tieši. Un tas ir tāpēc, ka pirms šie droni paceļās no Ukrainas vai no jebkuras vietas, no kuras tie tiek palaisti, Ukrainas operatori patiesībā ieprogrammē savus dronus lidot noteiktā maršrutā, lai izvairītos no pretgaisa aizsardzības un pretgaisa aizsardzības uguns, ko mēs šeit fonā dzirdam. Un tagad šis drons vienkārši lidinās apkārt, tas nokrīt tieši tur. Un te mēs redzam otro triecienu. Un ja mēs atgriežamies agrāk video, mēs varam dzirdēt pretgaisa aizsardzības šāvienus būtībā. Runājot par droniem, apskatīsim jaunāko inovāciju, ko Ukraiņi ir ieviesuši frontē. Kā jūs zinat, droni tiek izmantoti ļoti intensīvi. Ne tikai tālās darbības triecienos, bet arī frontē. Frontē viņi galvenokārt izmanto FPV dronus, bet pat tad mēs esam redzējuši inovācijas to darbībā. Agrāk šie droni tika vienkārši savienoti, izmantojot kādu signālu, vai tas būtu Wi-Fi vai kas cits. Bet tas noveda pie tā, ka pretinieks sāka traucēt šo signālu. Viņi veica elektroniskās karadarbības pasākumus, kuru rezultātā ar dronu vairs nevarēja sazināties. Un tieši tad Krievi bija pirmie, kas izdomāja optiskās šķiedras risinājumu, kad viņi savienoja dronus tieši ar operatoru, izmantojot optisko kabeli. Tādā veidā to nav iespējams traucēt. Tagad arī Ukraiņi to ir nokopējuši, un ir bijušas vairākas dažādas inovācijas, ko Ukraiņi ir izdomājuši. Viņi var vai nu pārgriezt optisko kabeli, lai drons nokristu, vai arī, piemēram, šī jaunā inovācija, kur Ukraiņiem ir drons, kas lido apkārt ar tam piestiprinātu tīklu, un tas tīkls izdara kaut ko interesantu, kad tas pamana Krievu dronu. Paskatieties. Tātad tas, ko jūs redzat sev priekšā, ir Krievu drons, un mēs skatāmies no Ukraiņu drona skatu punkta. Tur ir tas tīkls. Tīkls būtībā neļauj propelleriem turpināt griezties, tāpēc drons vairs nevar lidot un vienkārši nokrīt lejā. Noteikti interesanti, bet vēl interesantāk, vismaz man, ir tas, ka šī ir viena no tām inovācijām, kur Ukrainas drons netiek iznīcināts misijas laikā. Tas joprojām lido arī pēc tam, tāpēc viņi var izmantot šo dronu atkārtoti daudzas reizes. Tagad es šaubos, ka šis ir ļoti dārgs drons, varbūt daži $100. Tāpēc es nedomāju, ka Ukraiņiem īpaši rūp, ja viņi zaudē dronu, bet tomēr tas noteikti ir kaut kas interesants. Un nākamajā klipā mēs varam redzēt sekas, negluži sekas, bet gan ugunsgrēku, kas izcēlies Wildberry noliktavā pēc trieciena. Paskatieties, šis ugunsgrēks ir ļoti spēcīgs. Protams, šīs noliktavas ir milzīgas. Tās ir kā vairāki futbola laukumi. Dažas no tām ir kā 50 futbola laukumi vienā noliktavā. Tāpēc, kad visa ēka tiek iznīcināta, šo ugunsgrēku nav viegli nodzēst. Dažreiz tas turpinās vairākas dienas. Tas ir licis dažiem Ukraiņu kontiem veidot mēmes. Un šī ir smieklīgākā, ko esmu redzējis, kur viņiem ir jauns ierosinājums Krievijas karogam. Karoga augšdaļa tiks aizstāta ar visām naftas pārstrādes rūpnīcām un visu pārējo, ko Ukraina bombardē. Un tas vienkārši izgaismo Krievijas panorāmu, kā redzat šeit.
Kā es solīju, es vēlos jums parādīt, kā izskatās šis objekts, jeb noliktava, pēc tam, kad ugunsgrēks ir nodzēsts. Skats nav patīkams. Šeit ir satelīta attēli. Pirmajā attēlā redzams, kā izskatījās pirms tam. Tas ir 1. augustā, tātad pirms trieciena. Un jūs varat redzēt, ka noliktava stāv gluži kā jebkura cita noliktava. Trieciens notiek 4. un 5. augustā. Tas notiek naktī. Tāpēc mums ir 2 dažādas dienas. Bet šādi tas izskatās pēc tam. Praktiski viss ir pilnībā nodegusi. Un tas bija Tulā, kas bija nesens trieciens. Tagad nākamais attēls, kas mums ir no Maskavas apgabala. Un šī noliktava elektrostalē bija lielākā noliktava, ko Ukraina līdz šim ir trāpījusi. Šī ir otrā lielākā noliktava, kas pieder uzņēmumam Wildberries, bet šī ir lielākā, kas ir tikusi trāpīta un iznīcināta. Un paskatieties, kā izskatās sekas. Šis trieciens notika 18. jūlijā. Un tagad, skatoties no satelīta, gandrīz viss ir nodedzis. Šeit ir kāda daļa, kas nav nodedzis. Un arī šeit ir kāds. Bet izņemot to, es teiktu, ka vismaz 85% no šīs ēkas tagad ir praktiski nelietojami. Viņiem tas būs jāpārbūvē. Un, protams, Ukrainas loģistikas bloķēšanas kampaņa joprojām turpinās. Tas nozīmē, ka Krievijai ir ļoti grūti apgādāt Krimu un arī apgādāt karaspēku frontes līnijās. Un šeit mums ir vēl daži videoklipi no Ukrainas oficiālā aizsardzības konta, kas parāda, kas ir noticis pēdējās dienās. Vienkārši paskatīsimies dažus no tiem. Šeit mēs redzam apgādes kravas automašīnu, kuru trāpa drons. Tad mēs redzam vēl vienu no aizmuguras. Un šeit mums ir degvielas cisterna vai degvielas kravas automašīna, kuru trāpa drons. Tagad iepriekšējā video mēs runājām par to, cik bieži tagad Krievi sūta pretgaisa aizsardzības kravas automašīnas. Tātad pretgaisa aizsardzības vienības ar ieročiem pārvietojas kopā ar degvielas kolonām, lai pārliecinātos, ka tās ir pasargātas no droniem. Bet, diemžēl, pat tas vairs nedarbojas. Un uzmini, viena no šīm kolonām tikko tika iznīcināta Ukraiņu spēku darbībā. Un mums ir kadri ar notikušā sekām no kāda krieva, kurš brauc cauri šai vietai. Tātad paskatieties, paklausieties. Viņš pats komentē notiekošo, tāpēc man tas nav jādara. Klausieties paši. Nu, davai, kamēr nav pretimbraucošās satiksmes. Šeit deg 3 transportlīdzekļi. Vai ceļš ir brīvs? Brauc, sasodīts. Es neko neredzu, vispār neko sasodīts. Es nevaru redzēt ne velna. Tagad tas gan ir adrenalīna pieplūdums. Apmēram 9:00 no rīta, pēc vietējā laika, vakar kaut kas uzsprāga Maskavas apgabalā. Un visi to dzirdēja. Un, kad es saku visi, es tiešām domāju visi. Cilvēki no pašas pilsētas centra līdz pat pilsētas nomalēm. Visi to dzirdēja. Bet notika kaut kas aizdomīgs, jo līdz šim brīdim nav bijis nekāds oficiāls apstiprinājums par to, kas tas bija par troksni. Parasti, kad ienāk Ukrainas droni, valdība vienmēr paziņo, ka hei, puiši, mēs notriecām tik un tik dronus. Un viss tas ugunsgrēks, ko jūs redzat, tas ir tikai no drona atlūzām. Ir paziņojums. Pat ja tā nav pilnīga patiesība, Krievijas iedzīvotāji parasti saņem kaut kādu paziņojumu, bet šoreiz viņi nesaņēma neko. Un tas ir licis daudziem krieviem izdomāt dažādas teorijas par to, kas tas bija. Un šīs teorijas ir patiešām biedējošas. Tagad pirms mēs pie tām ķeramies, man ir šis skaņas ieraksts. Manuprāt, tas ir no durvju kameras vai varbūt no kādas mājas sānu kameras. Tāpēc nav svarīgi, ko jūs redzat. Pievērsiet uzmanību tam, ko dzirdat, labi? Paklausieties. Turklāt turpat netālu dzīvo kāds Krievijas iedzīvotājs. Viņš dzirdēja šo skaņu, un viņam ir kāda detaļa, kas visus mulsina. Viņš saka, ka parasti, kad Ukraiņi sūta dronus vai raķetes, skaņa nāk, teiksim, no šīs puses, tātad tā nāk no konkrētas puses, kas vērsta pret Ukrainas robežu, tātad Ukraina sūta dronu no Ukrainas, viņš dzird, kā droni tuvojas, un tad viņš dzird sprādzienu otrā pusē. Bet šoreiz viņš saka, ka sprādziens un skaņa nenāca no Ukrainas puses, tā nāca no Maskavas puses. Tātad tā nāk no vietas, no kuras tai nevajadzētu nākt. Vienkārši paklausieties, ko šis vīrietis saka. Tas ir tik dīvaini, jo Maskava ir tur, bet skaņa nāca no tās puses. Centrālais apēdceļš ir tur, un tajā rajonā ir dažas militārās bāzes un citi objekti. Bet skaņa nāca no turienes. Baltkrievija un Ukraina ir tajā virzienā. Droni parasti lido no turienes, un skaņa nāca no tās puses. Es pat necentos neko publicēt, jo domāju, ka tā vienkārši darbojas pretgaisa aizsardzība. Tas notiek katru dienu. Bet ja viņi to dzirdēja Maskavā, tur Serpuhova un Podolska ir tajā virzienā. Īsāk sakot, logi drebēja un šķita, ka visa māja it kā izkustējās no pamatiem. Īsāk sakot, viss nodrebēja. Tas nevarēja būt tikai raķete, kas lidoja garām. Tas bija kaut kas, kas nāca no zemes. Vai nu kaut kas nogāzās lejā, vai arī kaut kas tika palaists. Zini, ko es padomāju? Vakar Maska raķete trāpīja mēnesim ar ātrumu 6800 km/h.
un izveidoja milzīgu krāteri. Bet skaņa vakumā neizplatās. Tāpēc skaņa no turienes nevarēja sasniegt mūs. Tas ir mans vienīgais pieņēmums. Es neko citu nezinu. Tagad papildus visam šim mums ir krievu fiziķis, kurš arī dzirdēja šo skaņu, un viņam ir sava teorija, un tā ir biedējoša. Tāpēc es gribu jums pateikt, ka šis cilvēks nesniedz nekādus pierādījumus. Viņš vienkārši izsaka minējumus. Ziniet, viņš vienkārši spekulē. Viņš saka, ka tā kā nebija dūmu, tas varētu būt kodolsprādziena troksnis vai pats kodolsprādziens. Un viņam ir vēsturisks salīdzinājums ar Krievijas carbumbu, ko viņš izmanto, lai pamatotu savus apgalvojumus. Paklausieties. Dāmas un kungi, es nevēlos Dāmas un kungi, es nevēlos nevienu biedēt par šodienas sprādziena vilni Maskavā. Bet kā fiziķim man kaut kas saka, ka, ja mūs nekas nesasniedza, Nekas neaizdegās. un nebija arī dūmu, Tad varbūt tas bija kaut kas saistīts ar kodolieročiem. bet atkal es neapgalvošu, ka tas noteikti tā ir. Es tikai atgādināšu, ka cara bumbas izmēģinājuma laikā trieciena vilnis apgāja apkārt Zemei vairākas reizes. Es nezinu. Cerams, ka Krievi drīz saņems kādu reālu apstiprinājumu par šo. Bet, godīgi sakot, pat ja tas izrādīsies nekas, Putinam ir daudz lielāka problēma priekšā. Sliktākais no visiem sliktākajiem scenārijiem viņam sāk kļūt par realitāti. Un, lai saprastu, kāpēc es saku, ka tas varētu būt sliktākais scenārijs, mums ir jāsaprot, kā patiesībā beidzās Padomju Savienības pēdējais karš. Un šis karš patiesībā noveda pie Padomju Savienības sabrukuma. Lūk, īsts kopsavilkums. Kad Padomju Savienība devās uz Afganistānu, tā tur iestrēga uz 10 gadiem. Un iemesls, kāpēc beidzot nācās izbeigt šo karu, bija tas, ka Krievu mātes sāka protestēt pret valdību. Uzmini, nu? Kaut kas līdzīgs notiek arī pret Putinu. Viņš ir iestrēdzis tādā pašā purvā. Paklausieties! Atceros, ka pagājušajā reizē teicu, ka necenzēsim nevienu rupjību video, bet redaktors tāpat to izcenzēja. Bet neuztraucieties, šoreiz tā nenotiks. Es jau esmu palūdzis redaktoram necenzēt to. Tātad paklausieties, šis ir necenzēts. Un tikai ātrs atgādinājums. Ja vēl neesat abonējis, noteikti nospiediet abonēšanas pogu zemāk un arī patīk pogu zemāk. Tas tiešām palīdz mums algoritmā. Tagad skatieties klipu. Idioti, kuri atbalsta šo nolādēto karu. Tie, kuri gaida, ka tiks sasniegti SMO mērķi. Jūs visi, kas vēlaties šo karu, ejiet un nomirstiet tur. Raķete tikko pārlidoja pār mana bērna bērndārzu. Vispirms ieskanējās raķešu trauksme. Mans bērns zina, ko nozīmē sirēna. Man jau nepatīk, ka mans bērns ir spiests dzīvot pasaulē, kurā viņš zina vārdus raķešu draudi. Mēs pat nepaspējām ieiet bērndārzā, kad raķete zemu pārlidoja mums pāri. Varbūt tā lidoja, lai nogalinātu Ukrainas bērnus. Varbūt tā lidoja, lai nogalinātu mūsējos. Mans bērns nokrita pa kāpnēm un ļoti sabijās. Viņam bija panikas lēkme. Viņš nezināja, ko darīt, bet saprata, ka tā nav maza lidmašīna. Tas nebija helikopters. Tā bija raķete. Viņš atpazina šo skaņu. Viņš steidzās pie bērndārza ārdarvju kāpnēm un sāka nekontrolējami raudāt. Viņš viņa šausmās. Šajā pasaulē nav nekā, pilnīgi nekā, kas būtu manas bērna asaras vērts. Es aicinu visus, kuri joprojām to atbalsta. Visus, kuri joprojām vēlas šo sasodīto asins izliešanu. Jūs ne tikai kaitējat bērnu garīgajai veselībai, jūs iznīcināt viņu dzīves. Manam bērnam ir laba bērnība. Viņam ir mazs velosipēds. Mēs ejam peldēties upē. Papildus šīm siltajām bērnības atmiņām, viņš atcerēsies arī to, kā bailēs gulēja uz kāpnēm, jo virs viņa bērndārza debesīs lidoja raķete. Tiem, kas to sāka, ak vai, lai jūs būtu nolādēti. Bet vēl vairāk es nolādu tos, kuri to turpina. Tie, kuri katru nolādēto dienu paņem savus ieročus un iet nogalināt citus cilvēkus. Es jau esmu mājās. Raķešu trauksme ir beigusies, bet es joprojām esmu nikna. Tas ar mums notiek jau gandrīz 5 gadus. 2 cilvēki, tikai 2, nevar atrisināt savas mazās problēmas ar diplomātiju. Un viņi upurē bērnu un nevainīgu cilvēku dzīvības abās pusēs. Es dzīvoju 100 kilometrus no Ukrainas. Vai tu saproti? Man paveicās, ka es raķeti redzēju pirmo reizi 5 gadu laikā. Cilvēki, kas dzīvo pierobežas rajonos abās pusēs, droši vien ir redzējuši daudz vairāk. Es cenšos ar to dalīties ar cilvēkiem šeit, savā pilsētā, bet neviens mani neatbalsta. Ir vieglāk vainot mani, to, kura nav apmierināta ar notiekošo, nekā vainotos neliešus, kuri to visu sāka un turpina. Un tā ir maza pilsēta. Šeit pat nav 18,000 cilvēku. Tā kā es vadu blogu, cilvēki šeit mani diezgan labi pazīst, un lielākā daļa no viņiem ir pārtraukuši ar mani runāt. Es esmu dziļi sašutusi. Es biju sašutusi, un es turpināšu būt sašutusi. Es saukšu karu par karu. Es teikšu, ka tas ir nepareizi, ka tas ir bēdas, sāpes un netīrība, un es vienmēr aicināšu cilvēkus izvēlēties mieru. Vienā brīdī mēs ceram, ka viss drīz beigsies. Citreiz mēs jūtamies pilnīgi bezcerīgi.
Es ļoti centos palikt tuvu saviem vecākiem un nebūt spiesta doties prom uz kādu citu vietu. Kā lai es aizbraucu? Vai man tiešām jāturpina pakļaut savus bērnus šādiem draudiem? Kur mans bērns raud, jo zina, ka virs galvas lido raķete? Es vienkārši saku nē karam. Kā jau iepriekš minēju, mātes ir ļoti spēcīga grupa jebkurā valstī, bet Padomju Savienībā viņām patiesībā ir pieredze, kā piespiest valsti piekāpties. Tas sākās Padomju Savienībā, kad mātes sāka protestēt pret karu Afganistānā. Tad viņas izveidoja organizāciju, ko sauca par Karavīru māšu komiteju. Un šai organizācijai bija ļoti liela ietekme. Viņas kļuva par pirmo civiliedzīvotāju sacelšanos pret valsti, kas patiešām bija veiksmīga, jo valsts mainīja savu politiku šo protestu dēļ. Tas pats patiesībā notika arī Krievijā pēc Padomju Savienības sabrukuma. Kad Krievija devās uz Čečeniju Pirmajā Čečenijas karā, šī karavīru māšu komiteja atkal kļuva aktīva. Tā sāka protestēt pret iesaukšanu armijā, un tad Jeļcina valdība patiešām atkal piekāpās. Viņi pārtrauca iesaukt jauniešus, viņi pārtrauca iesaukt studentus, un uzmini kas? Šajā laikā Putins patiešām bija aktīvs Krievijas politikā. Tātad viņš to redzēja personīgi, un viņš visu atcerās. Un tieši tāpēc, kopš viņš iebruka Ukrainā, viņš ir bijis ļoti piesardzīgs, lai nepieļautu, ka šāda kustība atkal sākas, jo viņš zina, pie kā tas var novest. Tāpēc, kad mēs redzam tādus video fragmentus kā šo, mums jābūt uzmanīgiem un jāsaprot, ko tas patiesībā nozīmē. Putina gadījumā tas var novest pie kaut kā daudz lielāka. Bet, diemžēl, šī nav vienīgā problēma, ar ko mazajam Vladimiram jātiek galā. Ietekmīgi cilvēki Maskavā arī sāk runāt. Un, kad es saku ietekmīgi, es to tiešām domāju nopietni. Es domāju Maskavas mēru. Šis ir cilvēks, par kuru daudz ir spekulējuši, ka viņš varētu būt Putina pēctecis. Un tagad viņš publiski paziņo, ka neatbalsta mobilizācijas plānu, par kuru jau daudzi cilvēki Kremļa iekšienē spekulē vai runā. Un tas ir kaut kas, ko mēs jau iepriekš esam apskatījuši. Kur daudzi cilvēki, daudzi eksperti uzskata, ka pēc vēlēšanām Krievijā, kas, manuprāt, notiks septembra beigās, Putinam ir plāns mobilizēt vismaz 500 000 vīriešu, lai nosūtītu viņus uz frontes līniju. Nu, mērs saka, ka tas patiesībā ir nepareizs plāns. Tas sagraus ekonomiku un nodrošinās, ka Krievija zaudēs šo karu. Paklausieties. Mēs pastāvīgi dzirdam sarunas par to, ka vajag. Mēs pastāvīgi dzirdam runas par to, ka viss ir jāmobilizē, ka visa ekonomika jāpārslēdz uz kara sliedēm un tā tālāk. Bet mūsdienu ekonomika ir strukturēta citādi. Ja nav miera laika ekonomikas, ja nav nodokļu, nav personīgo ienākumu, un politiskā situācija ir pilnīgi atšķirīga, mēs neuzvarēsim karā. Mēs negūsim panākums karā. Un, lai nogalinātu dzīvību, nogalinātu normālu ekonomiku, nozīmē nogalināt pašu valsti. Tāpēc tās ir bezjēdzīgas runas, kas nāk no cilvēkiem, kuri nesaprot, kā tiek vadīta mūsdienu ekonomika vai mūsdienu karadarbība. Mūsdienu karadarbība notiek divās frontēs. Pirmkārt, pats kaujas lauks, un otrkārt, valsts veselība. Veselīga, stabila ekonomika. Bez tā uzvara nav iespējama. Tagad es būšu godīgs. Šī bija ļoti maiga kritika. Vārdi bija vērsti uz ekonomiku, un viņš ļoti izvairās kritizēt pašu karu. Tomēr viņš ir viens no ietekmīgākajiem amatpersonām visā Krievijā, kas publiski iebilst pret Putinu. Bet uzmini, viņš nav vienīgais. Ir arī Krievijas propagandisti, kuriem nav jābūt tik diplomātiskiem kā šim cilvēkam. Proti, mēram. Viņi vairs necenšas būt saudzīgi. Tagad viņi publiski sauc Putinu par vāju līderi, tāpēc kā viņš vada šo karu. Paklausieties, un tad es paskaidrošu, ko šis cilvēks ar to patiesībā grib pateikt. Ka pirmā persona. Fakts, ka augstākajai amatpersonai trūkst objektīvas informācijas par notiekošo, nav apšaubāms. Jo atklāti sakot, tas, ko viņš pauž, atstāja sāpīgu iespaidu tieši milzīgās, plašās atšķirības dēļ starp realitāti uz vietas un to, kā augstākā amatpersona redz situāciju. Starpības starp to, kas ir. No vienas puses, kā saka, karalis nezina. Bet no otras puses, atvainojiet. Vai tad tas nebija pats karalis, kurš izveidoja šo pilnīgu melu, maldināšanas sistēmu un tā tālāk? Nu, lai būtu precīzi, ne tikai viņš viens pats, bet ar viņa aktīvu. Un tā tālāk. Es redzu, cik grūti tev ir atrast pareizos vārdus šiem jautājumiem. Tāpēc ļauj man pateikt to tieši. Vai Vladimirs Vladimirovičs Putins ir spēcīgs līderis? Nē, viņš nav. Viņš ir vājš līderis. Un tas nav tikai gadījums, kad karali vada viņa galms, kā mēdz teikt. Bet atklātas personas, kas sēž cita starpā, noteiktā turnī, noteiktā ēkā un tā tālāk. Atrodās, to starp. Ieskaitot tos, kas ir atbildīgi par virkni skandalozu iecelšanu. To starp atbildīgie par skandalozu iecelšanu. Kā jau teicu, šis cilvēks nelietoja diplomātisku valodu.
Un šai kritikai ir ļoti konkrēts pamats. Tas ir par to, kā Putins redz šo karu, salīdzinot ar to, kā šis karš patiesībā notiek frontes līnijās. Putins joprojām uzskata, vai vismaz tā viņš saka publiski, mēs īsti nezinām, vai viņš tam tic vai nē, bet viņš publiski saka, ka Krievijas spēki joprojām virzās uz priekšu, un ka Krievijai frontes līnijās vispār nav nekādu problēmu. Es nezinu, vai viņš tam tic, es nezinu, vai viņš to saka tikai propagandas nolūkos vietējai auditorijai, bet vienu lietu mēs zinām. Realitāte neatbilst tam, ko Putins ir teicis. Tagad, kopš pagājušā gada beigām, viņš to ir darījis vairākas reizes. Uzvelk militāro formu un tad sniedz lielu runu par to, kā Krievija tikko ieņēmusi jaunu pilsētu Ukrainā. Un tad, kad tu patiesībā paskaties uz frontes līnijām, tu saproti, ka viņš melo. Ir notikusi viena no divām lietām. Pirmā. Protams, kāds Krievijas karavīrs uzstādīja vienu karogu jaunā pilsētā. Viens cilvēks. Un Putins apgalvo, ka Krievija tagad kontrolē šo pilsētu, lai gan patiesībā tā nav. Tiklīdz šis karogs tiek pacelts, Ukraiņu drons atlido un iznīcina šo Krievijas karavīru. Un Krievija vairs neko šajā pilsētā nekontrolē. Lai gan pēc Putina teiktā pilsēta ir Krievijas kontrolē. Tātad vai nu tas notiek, vai dažreiz pat vēl sliktāk, Krievijas karavīri joprojām atrodas ārpus pilsētas. Viņi cīnās pelēkajā zonā. Un Putins apgalvo, ka redz, pilsēta ir Krievijas kontrolē. Viņš vienkārši atklāti melo. Tagad, katru reizi, kad kaut kas tāds notiek, Krievijas propagandisti vienmēr vaino cilvēkus ap Putinu. Viņi nekad nevēlas tieši kritizēt Putinu. Viņi vienmēr saka, ka, redz, tas ir tāpēc, ka cilvēki, kuri sniedz informāciju Putinam, melo. Vai arī tāpēc, ka viņam tiek sniegti slikti padomi. Viņš vienkārši nezina, kā ir patiesībā. Bet viņi nekad nevēlas tieši kritizēt caru. Bet šis cilvēks ir atteicies no visām šīm izlikšanām. Viņš vienkārši tieši vēršas pret Putinu, publiski sakot, ka viņš ir vājš līderis. Viņš nevada šo karu pareizi. Un, protams, neaizmirsīsim, ka šis cilvēks nav pret karu. Viņš vēlas, lai Krievija pārņem Ukrainu. Viņš grib, lai Putins rīkotos vēl nežēlīgāk. Vienkārši sāktu nogalināt pēc iespējas vairāk civiliedzīvotāju, cik Putins spēj. Bet viņš nedomā, ka Putinam ir tas, kas nepieciešams, lai vadītu karu, un tāpēc viņš viņu kritizē. Tagad uzmini ko? Tas par vājumu. Patiesībā ir taisnība. Putina vara ir kļuvusi vājāka, un pats Putins to zina. Viņš jūt, kādā pozīcijā viņš atrodas. Un tieši tāpēc viņš arvien vairāk un vairāk atdod varu FSB, lai nodrošinātu, ka viņš paliek pie varas. Un tas patiesībā rada ļoti problemātisku situāciju Krievijas elitē. Ļaujiet man parādīt, ko es ar to domāju. Šis ir jauns ziņojums, ko tikko publicēja Bloomberg. Paskatieties. Putins paļaujas uz FSB stingrajiem pārstāvjiem, lai noturētu kara laika eliti paklausībā. Saskaņā ar šo ziņojumu daudz Krievijas elites pārstāvji arvien vairāk baidās, ka FSB ir izgājuši no kontroles. Tagad, kad Putins ir uzticējis šai aģentūrai saglabāt viņa varu, pieaugot nemieram par šo karu. Galvenais piemērs tam, kā FSB ļaunprātīgi izmanto savu varu, ir Telegram vadītāja situācija. Viņš ir Krievijas miljardieris, kurš dzimis Krievijā. Telegram, manuprāt, tika dibināts Krievijā. Un tagad šim cilvēkam ir izvirzīts terorisma apsūdzības. Un kāpēc viņam tika izvirzīta šī apsūdzība? Nu, tāpēc, ka viņš nevēlējās dēst Ukraiņu grupu čatus Telegram platformā. Telegram ir liela ziņapmaiņas lietotne, ko izmanto ļoti daudz cilvēku. Manuprāt, viņiem ir vairāk nekā miljards lietotāju, un tas nozīmē, ka to izmanto gan Ukraiņi, gan Krievi. Patiesībā šī kara laikā Telegram lietošana ir strauji pieaugusi visu to vidū, kas tieši vai netieši ir iesaistīts šajā karā. Tagad Putins nevēlas, lai lietotnē, kas piederēja Krievu puisim, vai vismaz puisim, kurš dzimis Krievijā, būtu Ukraiņu grupu čati. Tāpēc Putins mēģināja izdarīt spiedienu uz šo puisi, lai viņš izdzēstu šos grupu čatus. Bet, kad viņš atteicās, viņam tika izvirzītas apsūdzības terorismā. Protams, šo lēmumu nepieņēma tieši Putins. To izdarīja FSB. Taču ir saprotams, kāpēc Putins tik ļoti uzticās šai organizācijai. Visi atceras, ka Putins agrāk bija KGB aģents, pirms viņš iesaistījās politikā. Taču cilvēki bieži aizmirst, ka pēc viņa ienākšanas politikā KGB tika pārveidots par FSB. Tātad KGB būtībā kļuva par FSB. Un Putins bija viens no pirmajiem politiķiem, kurš publiski uzstājās Krievijas televīzijā, Krievijas ziņu kanālos un aizstāvēja KGB. Tajā laikā daudzi cilvēki saprata, cik patiesībā slikta bija KGB Padomju Savienības laikā. Un tieši tāpēc KGB tika likvidēts un izveidoja jaunu organizāciju – FSB, lai gan patiesībā tās būtībā ir viena un tā pati lieta. Tagad, papildus tam, Putins ne tikai aizstāvēja FSB, viņš arī bija viens no tās vadītājiem pirms kļuva par prezidentu. Tātad viņš agrāk bija KGB vadītājs. Tad, manuprāt, viņš kļuva par premjerministru. Tad viņš kļuva par pagaidu prezidentu un pēc tam pats kļuva par prezidentu. Tātad viņš agrāk bija šīs organizācijas vadītājs. Viņš pats bija spiegs. Tāpēc tagad ir saprotams, kāpēc viņš viņiem tik ļoti uzticās. Taču Krievijas elite nav ar to apmierināta, jo viņi uzskata, ka FSB tikai iegūst arvien vairāk varas, un uz tās varu nav nekādas kontrolas. Nav nekāda varas līdzsvaru un savstarpējas kontrolas mehānismu. Nav citas organizācijas vai institūcijas, kas varētu kontrolēt, ko saka FSB. Būtībā tagad viņiem Krievijā ir neierobežota vara. Apskatiet šo konkrēto komentāru no Krievu avota. Šeit runa ir par FSB otro departamentu. Šis departaments ir atbildīgs par cīņu pret terorismu un Krievijas politiskās kārtības uzturēšanu.
Tagad viņiem ir dota pilnīga brīvība izmeklēt jebkuru ar minimālu vai nekādu atbildību. Šī bija pārvalde, vai šī bija grupa, kas vajāja Telegram dibinātāju, tā pati pārvalde, kas ieslodzīja Ilju Remzlovu. Šis ir prokremlisks kara blogeris, par kuru mēs jau iepriekš esam runājuši. Viņš aicināja Putina tiesāt par kara noziegumiem vai pat pakārt par kara noziegumiem. Un tagad viņš ir cietumā tikai par šo komentāru. Turklāt šī ir grupa, kas ir atbildīga par pretkara politiķi Borisu Nazadinu, kurš tikko pameta valsti. Šis cilvēks kandidēja pret Putinu 2024. gadā. Un dažas nedēļas pēc tam viņa notiesāja par ekstrēmismu, jo viņš ievietoja Alekseja Navaļņija attēlu. Un tad viņu pasludināja par ārvalstu aģentu tieši šajā mēnesī vai tikai pagājušajā mēnesī. Un tad, kad viņš baidījās par savu dzīvību, viņš devās uz Franciju, lai būtu drošībā un varētu turpināt savu kritiku un opozīciju pret Putinu no vietas, kur viņam nav jāuztraucas par FSB. Tā pati otrā direktorāta nodaļa tagad dzenas pakaļ biznesa magnātiem. Tā konfiscē īpašums no citiem cilvēkiem un dažkārt pat izdala tos lojālistiem. Tātad, ja ir miljardieris, kurš kaitina Putinu un ir miljardieris, kurš atbalsta Putinu, viņa nauda vienkārši nonāks pie tā cilvēka, jo viņš atbalsta režīmu. Un, protams, viņi dzenas arī pakaļ parastiem cilvēkiem. Tas nozīmē fiziķus, pētniekus, aktierus, jebkuru, kurš izsakās publiski. Tagad Krievijas elitei šī nav laba situācija, jo, lai gan viņi gūst peļņu no kara, viņiem īsti nav kur doties sankciju dēļ. Un viņi nevēlas dzīvot valstī, kas kļūst arvien autoritārāka, arvien līdzīgāka Padomju Savienībai. Un tieši tāpēc daļa šo eliti tagad sniedz intervijas rietumu mēdījiem, runājot par to, cik daudz varas FSB patiesībā ir ieguvis Putina laikā. Īpaši tagad, kad šis karš īsti neiet pēc plāna. Tāpēc arvien vairāk cilvēku kritizē Putinu. Un pretī Putins vienkārši dod vēl vairāk varas FSB, lai apslāpētu kritiku, ja saproti, ko es domāju. Tagad, turpinot šīs nedēļas kaujas lauka analīzes sērijā, mums bija Hjustonietis Deivids Stīvens. Viņš ir bijušais ASV jūras spēku komandieris, bijušais trieciena operāciju virsnieks Persijas līcī un tagad ir autors. Viņš ļoti cieši seko šim Ukrainas karam jau kopš tā sākuma. Kā jūs zinat, šis fragments ir no mūsu pilnās epizodes, ko parasti publicējam tikai biedriem. Tāpēc, ja vēlaties kļūt par biedru un atbalstīt mūsu kanālu, to varat izdarīt noklikšķinot uz pogas, pievienoties zemāk vai apmeklējot basicsinsider.com. Jūsu atbalsts ļauj mums turpināt veikt neatkarīgu žurnālistiku. Kā zināt, mums nav investoru vai miljardieru atbalstītāju. Mūsu finansējat jūs, un, protams, arī ienākumi no YouTube reklāmām. Tāpēc, ja jums patīk mūsu saturs, jūs varat mūs atbalstīt kļūstot par biedru jau šodien un iegūsiet piekļuvi daudz ekskluzīva satura, ko veidojam katru dienu. Tagad ķersimies pie šī fragmenta. Tas ir ļoti iespaidīgi. Tas noteikti izskatās pēc tā, ko es gandrīz uzskatītu par mikrolidmašīnu bāzes kuģi. Dronis, kurš spēja palaist citus dronus, izvairīties no mērķiem. Un tas pat var būt kā kamikādze. Kaut kas tāds, ko nesējs īsti negrib darīt. Vienkārši dodies tieši iekšā. Un viņiem nebija nekā tāda, vai ne? Tā ir visforšākā daļa, esmu pārliecināts arī tev. Jo tu droši vien seko jūras spēku lietām daudz ciešāk nekā lielākā daļa cilvēku. Viņiem šīs iebrukuma sākumā nebija nekāda jūras spēku. Un tagad... Un salīdzinoši lēti. Dažos kadros var redzēt, ka viņi palaiž dronus un pēc tam uzceļ mastu, antenas mastu, lai tos vadītu. Viņiem ir arī iespēja izmantot optisko šķiedru, lai samazinātu traucējumu iespējamību. Viena lieta, kas mani patiešām pārsteidza, tu to droši vien redzēsi arī citos video fragmentos, viņiem uz šīs ierīces patiešām ir uzstādīta raķešu palaišanas iekārtas. Un viņi ir uzmontējuši EIM-9 Sidewinder raķeti uz vienas no šīm ierīcēm. Tieši tādas es agrāk nesāju uz F-18. Uz F-18 spārnu galiem. Tur ir divas Sidewinder raķetes, kas paredzētas citu lidaparātu notriekšanai. Tas ir diezgan iespaidīgi, un, cik es saprotu, viņi ir notriekuši divus lidaparātus. Jā, tas ir neprātīgi. Tikko nesen man šķiet ASV apstiprināja kaut ko. Apvienotā štāba priekšnieku komiteja. Vai tā ir pareizā frāze? Viņš apstiprināja, ka F-16 notrieca Su-35, kas ir Krievijas augstākā līmeņa lidaparāts. Pilnīgi pareizi. Bet šis bija Barakuda drons, kas patiesībā notrieca Krievijas lidaparātu. Tas ir neprātīgi. Vai šie jūras droni joprojām izmanto optisko šķiedru? Vai? Nē, optiskā šķiedra no jūras drona uz FPV droniem, kurus tas palaiž. Tagad, manuprāt, viņiem vairs nav nepieciešams. Tas vairs nav vajadzīgs, jo tu redzi to milzīgo mastu, kas iznāk no klāja. Esmu pārliecināts, ka tas ir paredzēts pārraidīšanai, uztveršanai, un tad viņi, protams, izmanto satelītu, lai no kuģa sazinātos ar kontrolieriem. Jā, tas ir neprātīgi. Un arī esmu pārliecināts, ka es redzēju visas operācijas, ko Ukraina veic, trāpot visiem tankuģiem Melnajā jūrā un Azovas jūrā. Kaut kas interesants, ko es tikko uzzināju, neviens ukraiņu jūrnieks netiek pakļauts riskam, un viņi jau ir izslēguši no ierindas gandrīz 200 tankuģu. Pilnīgi pareizi, un tu pamanīsi šajos video fragmentos, ka pirmkārt viņi izvairās no apšaudes un met bumbas, bet viņi mērķē uz šo tankuģu stūri un piedziņas sistēmu.
Un tas ir ļoti svarīgi, jo tu tiešām negribi izsist caurumu tankuģa sānā, īpaši, ja tas atrodas savos pašu ūdeņos. Tu negribi radīt milzīgas naftas noplūdes un ugunsgrēkus. Es domāju, tas tomēr ir milzīgs sprādziens, vai ne? Jā, tas droši vien nevienmēr darbojas, acīm redzot, tankuģi tomēr aizdegās, bet tu tiešām negribi, lai tie noplūst, īpaši, ja tās ir piekrastes ūdeņi, kas jums ir kopīgi. Jā, nē, Ukrainai ir precizējuši, ka viņi nemēģina. Viņi vienkārši padara šos tankuģus nederīgus, lai tie vairs nevarētu darboties, vai arī nemēģina tos bojāt. Naftu iekšpusē vai jebko citu. Jā. Un šie ir daži Irānas videoklipi, par kuriem es domāju, tu varētu pastāstīt vairāk, jo tu tur biji kādu laiku. ASV jūras karaflotes kamikadzes droni trāpa Irānas piestātnēm, un tas ir apmēram mēnesi vecs. Jā, tā ir diezgan jauna tehnoloģija, ko mēs izmantojam. Un mēs neesam, ASV militārie spēki un aizsardzības industrija nav pārāk lepni, lai mācītos no Ukrainas un citām valstīm, tostarp Irānas. Daudzi no droniem, ko mēs tagad izvietojam kaujas laukā, būtībā ir šahed droni, kurus mēs esam uzlabojuši un pilnveidojuši, un tagad sūtam tos atpakaļ pret viņiem. Vai mēs zinām, kas ir uzlabojumi, vai ne? Lielākā daļa ir autonomās sistēmas spēja pilnībā ignorēt traucēšanu. Un lielāks ātrums, manevrēt spēja un zema pamanāmība barakūdijām. Tas ir kā mikrolidmašīna bāzes kuģis. Tagad tur jūs varat redzēt palaišanas statīvus tā aizmugurē. Ne visiem tie ir, bet tie var izšaut nevadāmas raķetes. Bet, kā jau teicu, viņi ir uzstādījuši arī siltuma meklējošās raķetes, kuras parasti izmantojam iznīcinātājos. Tātad tas var pacelties tik augstu. Varbūt tas ir muļķīgs jautājums. Vai viņi var trāpīt iznīcinātājam, kas atrodas gaisā? Jā. Vai tikai uz? Tas ir līdzīgi kā manpads tipa sistēmas. Tu esi redzējis pleca palaižamās raķetes. Ir vesela virkne tādu, gan krievu, gan amerikāņu, gan citu. Šīs ierīces var palaist no pleca. Tām ir ierobežots darbības rādījus. Tās var trāpīt tikai lidaparātiem, kas lido salīdzinoši zemā augstumā. AIM-9 ir vēl jaudīgāks un ar lielāku darbības rādījusu. Tas ir arī daudz sarežģītāks. Arī mēs varam redzēt, kā šeit tieši tagad pēc šī klipa tiek palaists drons. Esmu pārliecināts, ka tas arī ir rakstīts. Tagad jūs redzat raķetes, kas tiek palaistas no kuģa aizmugurs. Jā. Tā ir tā aizsardzības sistēma. Tur ir antenas, masts un kamera. Un tur iznāk drons. Viņi dodas prom. Tātad šie droni tiek savienoti ar mātes kuģi, un tad mātes kuģis caur satelītu savienojas ar operatoru. Tas ir traki, jo es nezinu, vai tu atceries, bet mēs runājam par to, kā Ķīna mēģināja uzbūvēt kaut ko tādu apmēram pirms gada. Un Ukraina to spēja izdarīt pirms jebkura cita. Jā, kad tava dzīvība un tava valsts ir apdraudēta, tev ir ļoti liela motivācija. Tu inovē daudz ātrāk. Starp citu, es nezinu, vai tu to redzēji, mēs par to nesen runājām. Viņi apstiprina 2 jaunus dronu projektus dienā 2028. gadam. Traki, vai ne? Tas ir neticami, tas tiešām ir pārsteidzoši. Lietas, no kurām mums ir jāiemācās. Bet tas arī tik grūti, jo ASV arī inovēja, gribu teikt, mēs joprojām inovējam, vai ne? Bet augstā kara laikā inovācijas bija ārkārtīgi augstā līmenī, pat otrā pasaules kara laikā. To ir ļoti grūti atkārtot, ja neesi karā. Vai tu tam piekristu, vai arī nepiekristu? Nē, pilnīgi noteikti. Par to nav nekādu šaubu. Un mums mēdz būt daudz lielāks impulss mūsu militāri rūpnieciskajā kompleksā. Bet pašreizējais aizsardzības ministrs ir apbraukājis aizsardzības uzņēmumus un būtībā mudinājis tos darīt tieši to pašu. Jā, un es domāju, tas jau nedaudz aizskar biznesa pusi, bet esmu redzējis, kā daži šo uzņēmumu vadītāji par to runā. Viņiem lielākais iemesls palielināt ražošanu ir tas, ja valdība patiešām sāk pasūtīt. Nevis tikai saka, hei, mums jāpalielina ražošana. Jo šiem vadītājiem ir arī citi stimuli. Viņi nevēlas tērēt pārāk daudz naudas jaunai rūpnīcai, ja nav garantēta peļņa vai atdeve no tās. Nē, tā tas nelākoties arī notiek. Es nedomāju, ka šobrīd tā ir problēma. Mēs patērējam munīciju neticami ātri. Jā, tā ir taisnība, kas ir neprātīgi. Labi, nākamais fragments ir FPV planējošais drons ar terminālo vadību, kas ietriecas Krievijas laivā. Tas ir svarīgi. Cilvēks operators iegūst mērķi un pēc tam nodod to mākslīgā intelekta ekspertu sistēmai, lai tā turpinātu uzbrukumu. Un, kad notiek traucēšana, sistēma kļūst pilnībā autonoma. Oho! Un jūs varat redzēt, ka tas ir ļoti efektīvs. Mēģis manevrēt. Es pieņemu, ka tas droši vien zina, ka to izseko, bet mākslīgā intelekta sistēma ir ātrāka. Tātad patiesībā arī es vēlējos uzzināt par to vairāk.
Vai tu redzēji, ka nesen CIP direktors Ratklifs arī apstiprināja, ka Krievu karavīra izdzīvošanas laiks frontes līnijā ir 20-30 minūtes, un viņš teica, ka tas ir mākslīgā intelekta dēļ. Kā vēl viņi to izmanto, šis viss ir loģiski. Kad pilots zaudē kontroli, mākslīgais intelekts pārņem vadību. Labi, vai tā tas ir? Turpini, tu izskaidroji, jo es nezinu. Pilnīgi taisnība. Ja tu pamani lielākā daļa FPV video ierakstu, ko redzi, kad tie tuvojas mērķiem, kustības kļūst saraustītas. Izskatās, ka viss ir nestabils. Un tad, protams, viss kļūst melns. Tas ir tāpēc, ka cilvēkam operatoram padomā par to, jebkurš lidmašīna, bāzes, kuģa pilots tev pateiks, pusjūdze līdz mērķim nav nekas īpašs. Tu kļūdies nedaudz. Kam tas rūp? Jo tuvāk tu esi, lai nolaistos uz lidmašīnu bāzes kuģa, jo mazākām jābūt tavām korekcijām un jo ātrāk tām jānotiek. Un cilvēks spēj reaģēt tikai ar noteiktu ātrumu. Tāpēc nolaišanās uz bāzes kuģa naktī ir vismuļķīgākā lieta, ko esmu darījis vairāk nekā vienu reizi. Tomēr notiek tas pats, kad tu mēģini vadīt kaut ko uz mērķi, tu burtiski mēģini to aizlidināt līdz mērķim. Korekcijas kļūst arvien mazākas un arvien ātrākas. Tāpēc daudz no agrīnajiem FPV video tas viss ir haotiski, un tu domā, ka Dievs vai tas trāpīs, un tad pēdējā brīdī tas strauji nirst un varbūt trāpa, varbūt nē. Pievienojot sistēmai mākslīgo intelektu, tu vari to padarīt precīzāk, jo tas reaģē ātrāk. Tagad tas vēl nemeklē mērķi. Tas veids tikai terminālas vadības fāzi. Bet tas jau ir pavisam cits temats. Mēs virzamies uz to, lai mērķi iegūtu ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un tas ievieš vēl daudz citus faktorus. Jā, diskusija vēl joprojām turpinās. Labi, tas ir saprotams. Es pieņemu, ka to pašu, ko tu tikko izskaidroji, varētu pielietot arī frontes līnijās, vai ne? Kur pēdējā brīdī mākslīgais intelekts vienkārši pārņem vadību. Tam pat nav jābūt traucējumiem vai radioelektroniskajai cīņai. Tas vienkārši pārņem, jo mākslīgajam intelektam tas ir vieglāk nekā cilvēkiem. Tā ir, un es nezinu, kāds ir kompromiss. Operatoriem varētu šķist, ka viņi joprojām var labi paveikt darbu un var arī nepāriet uz mākslīgo intelektu. Problēma ar mērķi iegūšanu ar mākslīgo intelektu ir tāda, ka, starp citu, tas ir kļuvis iespējams tikai pavisam nesen. Zini, cilvēks skatās uz to, kā bija pirms 20, 30 gadiem. Mākslīgais intelekts spēja uzvarēt labākos šaha meistars, bet tas nevarēja noķert beisbola bumbu vai vadīt automašīnu. Šodien tu vari vadīt automašīnu visā ceļā pāri Amerikas Savienotajām valstīm. Optimus roboti var mest un noķert beisbola bumbu. Šāda veida spēja ļauj veikt autonomu mērķi iegūšanu. Bet tagad jūs iespējams izņemat cilvēku no tā sauktās lēmumu pieņemšanas ķēdes, lēmumu par to, vai uzbrukt vai nē. Tur ir zināmas bažas. Pilnīgi noteikti. Esmu pārliecināts, ka Amerikas Savienotajās valstīs būs plašas diskusijas, un cilvēki mēģinās atrast pareizās atbildes, vai ne? Pat ja viņi nepiekrīt, mērķis ir iegūt pareizo atbildi. Citās valstīs šādas diskusijas var nenotikt. Mums pat nav jārunā par Ķīnu vai Krieviju. Es nezinu, vai Ukraina var atļauties šādu diskusiju. Īpaši ņemot vērā viņu dzīvā spēka apjomu salīdzinājumā ar Krievijas dzīvā spēka apjomu. Viņiem tas jāpieņem daudz ātrāk nekā citām valstīm. Pilnīgi noteikti. Un viņi saskarās ar pretinieku, kuram gandrīz nav nekādu morālo ierobežojumu. Starp citu, mums arī ir daži no šiem autonomajiem sistēmām. Tie darbojas pat autonomi iznīcinātāji, bet tie joprojām ir prototipu stadijā. Kā jau teicu, ir zināmas bāžas par lēmumu par nogalināšanu, uzticēšanu un sistēmas nosūtīšanu izpildīt misiju. Vēlreiz, ja vēlaties noskatīties pārējo epizodi, to varat izdarīt kļūstot par biedru zemāk. Mani sauc Sems un tiekamies nākamajā video.